Ir 25. marts, agrs svētdienas rīts, un līdz pirmās līgas čempionātām vairs ir palikusi tikai viena nedēļa. Un tāpēc futbola skola Meta, Latvijas Universitāte, šodien fotografējās un prezentēja savu komandu. Jau 4. sezonu pēc kārtas tradicionāla komandas kopbilde tika uzņemta pie Latvijas Universitātes galvenās ēkas Raņa bulvārī. Pēc fotografēšanās tālāk komanda devās uz Rīgas Olimpisko sporta centru, lai ne tikai atrādītos uz saviem faniem un presē, bet arī vienotos kopīgās atrakcijās ar futbola skolas Meta audzēkņiem. Notika draudzīga virus vilkšana, veiklības uzdevumi, minifutbols un citas atrakcijas. Bet mēs izmantojām iespēju un lūdzām futbola skolas Meta Latvijas Universitātes galvenajam trenerim Andrim Rihartam komentāru par šī pasākuma nozīmību un gatavību sezonai. Pirmie atbalstītāji, protams, ir mūsu iekšējā vide. Mazie bērni ir tie, kas trenējās mūsu sabiedrībā, mūsu futbola skolā. Es domāju, viņiem arī jāzina, uz ko tiekties. Komanda ir gatava, mēs esam trenējušies jau diezgan daudz, varbūt pat pārāk daudz, jo 5 mēneši ir diezgan nogurdinoši trenēties. Spēle uz laukuma parādīs, cik komanda ir gatava, bet man liekas, ka viņi ir gatavi uz visiem 100. Mērķis mums ir principā ir 2 mērķi. Tas ir pirmkārt individuāli, lai spēlētāji arī attīstās, krāja pašapziņu, pieredzi un, protams, savu meistarību pilnveido. Un otrs ir, protams, arī mūsu kopējais tēls. Mēs, kā klusi pie sevīm, protams, ceram medaļās, un es domāju, ka tas arī ir iespējams, ņemot vairāk kādu apjomu mēs esam veikuši. Vairāk vajag ticēt sev, saviem spēkiem, un es domāju, ka viss būs kārtībā. Vēlam veiksmi studentiem, un pirmā mājas spēle jau 7. maijā Sporta namā Arkādija. Roberts Vīksne, speciāli Latvijas Universitātei.